Pa šo virvi jums bija jānoiet kā akrobātiem, nenokrītot no viena gala līdz otram. Pašam jādomā, kā vieglāk noturēt šo līdzsvaru. Mēģināju kārtīgas arī uz ātru, un tur sacentāmies. Man īpaši labi negāja. Noiet, brauc! Vai nav jauki? Kāds ir tavs personiskais rekords? 40. Antīs 1. Nē. Simtais? Soroj! Pie kartingiem galvenais, ko var novērot un sajust, bija brēžze un pretestība, jo sliedes, pa kurām brauc kartingi, ir no dažādiem materiāliem, un ir iespēja arī pašiem kartingiem mainīt aizmugurējos riteņus velkošos un pārbaudīt, tad, kāda ir saķere kuriem materiāliem. Pie celtņa jūs varējāt attīstīt un pārbaudīt savu koordinācijas spēju, jo tur ir veseli 4 rokturi, ar kuriem darboties. Un, lai uzceltu piramīdu, jums bija jāapgūst, kuras vira ko dara, jo bija gan bremzes, gan rokturi, un tādējādi var ļoti labi attīstīt ap smadzeņu puslodzi. Salikt visas locīšas virsū. Man vairāk patīk. Tāda atmosfēra vai laba.